Dzīvo Latvijā tādi cilvēki, kas ievēl tādus deputātus, kuri neprot latviešu valodu. Šie ievēlētie deputāti nevar dokumentus izlasīt, dokumentus uzrakstīt, kaut ko sarunāt. Šādi deputāti ir stabilitātei. Viens nenokārtoja, bet otrs, uzreiz zinādams, ka nenokārtos, vispār uz pārbaudi neatnāca. Ļoša uzreiz taisa teātri. Pret viņiem ir vērsts genocīds. Tikai iedomājieties, Saeimas deputātam jāprot valsts valoda, neiedomājamā netaisnība un cilvēku ierobežošana. Bet ko stabilitātes vēlētājs? Tas varēja uzdot jautājumu, ko dara šie deputāti Saeimā, vēl bez algas saņemšanas, bet neuzdod, jo pats arī dzīvo, nezinot valsts valodu, un uzskata, ka tam tā ir jābūt. Tāpēc arī vēl par tādiem kā Ļoša, par tādiem, kuri nu vairs nekad pat nepretendēs par vietu pie lemšanas galda.